šobrīd esam jau Jāņu priekšvakarā, Līgo un tad Jāņi Latvijā. Faktiski tie ir tādi vieni no galvenajiem tautas svētkiem. Un tas, kas ir patiesi latvisks, tas ir dziļi savās saknēs kristīgs. Protams, tur arī ir folkloras daļa, kā tautas dziesmas, teikas, pasakas, ieražas un tā tālāk. Latviskumā kristīgā ir daudz vairāk nekā pagāniskā. Un līdzīgi kā mēs, piemēram, lieldienās taisām šūpoles un šūpojamies, un tāpat Jāņos dedzina ugunskuru un lec pāri ugunskuram un dzied Jāņu dziesmas. Es diezgan nopietni gribētu iebilst, pretstatīt kristīgo un tautisko vai kristīgo un latvisko. Tāpēc, ka no dažādām ciltīm, kas šeit tagadējās Latvijas teritorijās bija, latviešu tautu un latviešu nāciju konsolidēja tieši kristīgās baznīcas klātbūtni. Tās ciltis, kas šeit dzīvo, viņas bija atšķirīgas, viņas cīnījās savā starpā, bet tieši kristīgās baznīcas klātbūtni faktiski izveidoja mūsdienu latviešu tautu. Katoļu ticīgie ļoti pozitīvi izturas pret folkloru, jo folklora un tautas pasakas, tā ir tautas bagātība, tautas gars tur izpaužās. Atceros, bijām saorganizējuši svēteļos ļoti skaistus Jāņus. Sākumā mēs kārtīgi palūdzāmies, slavējām Dievu, pēc tam dedzinājām ugunskuru, lecām pāri ugunskuram un sadalījāmies divos koros un apdziedājām viens otru. Pie tam tas bija tik radoši, tas bija tik ar tādu humoru, asprātību. Te bija brīnišķīgi Jāņi, nekāda vaina. Ja mēs paskatāmies, piemēram, Skrodardienas Silmačos, tad visi tie, kas tur darbojas, manuprāt, ir visi kristīti luterāņi, ņemot vērā, kur tas notiek. Ja? Tā kā neviens tur ar pagānu svētkiem nenodarbojas. Mēs arī kristieši varam svinēt Jāņus. Mēs varam, piemēram, paši sanākt kopā un iesākt ar lūkšanu vai kādu bībeles lasījumu. Tajos jaunpagānu svētkos, kur jau veic dažādas tur rituālus vai parasti tiek kaut kādi pašizdomāti rituāli, kur kaut ko upurē ugunī vai tam līdzīgi, vai kaut kādus garus piesauc, tās dievturu dievības. Tur kristiešiem īsti nebūtu ko meklēt. Sviniet to kā vienkārši tautas tādu svētku dienu pie dabas kopā ar draugiem, ar sieru un alu. Galvenais nepiedzerties, neizlaisties kādās nešķīstībās, un tad jau tie būs labi svētki. Es novēlu, lai tas vismaz kristiešiem, ticīgiem cilvēkiem, lai tas paliek savienots, lai mēs patiešām piedalāmies svētajā misē, Svētā Jāņa Kristītāja dienā, un pēc tam varam baudīt atpūtu pie dabas krūts.